Arī mūsu nākamais pētījums, kuru īpaši godinām, runā par to, kā lietas darīt ātrāk, ērtāk un labāk, un stāst ir par floru saturošu molekulu radīšanu un to, kā tas viss varētu rezultāties mums visiem ļoti lietderīgā veidā, proti, ja mēs runājam par jaunu zāļu izveidi. Lūdzu, video. Zinātnieks Rams Kumars Nagaradžans Latvijā ieradās pirms 2 gadiem, sākot strādāt Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Covid-19 pandēmijas laikā es nevarēju atrast darbu Indijā vai citās valstīs. Pieteicos vairākām vakancēm Eiropā un atradu pozīciju Latvijas Organiskās sintēzes institūtā un ieguvu darbu. Nagaradžans kopā ar kolēģiem izstrādājis jaunu reaģentu floru saturošu molekulu iegūšanai, un tas ir atzīts par vienu aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Mēs esam Latvijas Organiskās sintēzes institūtā izstrādājuši reaģentu, kurš spēj zilās gaismas ietekmē ģenerēt flormetilradikāli. Tā ir tāda maza reaģētspējīga daļiņa, kura spēj pievienoties organiskām molekulām. Jaunais reaģents vara katalizatoru klātbūtnē un zilās LED gaismas ietekmē ģenerē flormetilradikāli, aktīvu floru saturošu daļiņu, kas viegli pievienojas organiskajām molekulām. Ne tikai zilajā gaismā. Mēs varam izmantot arī saules gaismu kā enerģijas avotu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka flora atomi jau pat labāk varam sastapt katras 5. aktīvās farmaceitiskās vielas, jeb aptiekās nopērkamo medikamentu struktūrā. Flors ir gan pretvēža, gan kardiovaskulāro slimību ārstēšanas medikamentos. Mēs esam izstrādājuši vienu reaģentu, lai ievadītu vienu specifisku funkcionālo grupu, kas saucās flormetila grupa, un tam ir potenciāls pielietojums zāļu vielas izstrādē un pētniecībā. Tas, ko ir izdevies Organiskās sintēzes institūta ķīmiķiem, radīt jaunu reaģentu, kas ļauj to darīt ātri, efektīvi un lēti. Tas neaprobežojas tikai ar zāļu vielu izstrādi, tas ir jebkuras organiskas molekulas, kurās nepieciešams ievadīt flora atomu, tie var teorētiski būt arī agroķīmija, polimēri, kaut kādi īpaši viedie materiāli. Flora atomu ievadīšana organisko vielu molekulās ļauj mērķtiecīgi ietekmēt to bioloģiskās īpašības. Vienkāršot sakot, ja iedomājamies, ka, piemēram, zāļu viela sastāv no daudziem maziem dažādu formu klucīšiem, tad Latvijā šobrīd ir radīts jauns klucītis, kuru var izmantot zāļu un ne tikai zāļu veidošanā. Uldis Birziņš, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija. Sveicam pētījumu, tātad ar nosaukumu izstrādāts jauns reaģents floru saturošu molekulu iegūšanai. Un šeit mēs aicinām pasniegt balvu Olēna Farma valdes priekšsēdētājiem, kurš ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors un bioloģijas zinātņu doktors Juris Bundulis, kā arī Latvijas Organiskās sintēzes institūta pārstāvis lūdzu Jānis Veliks, arī Nagaradžan Ram Kumars, Larisa Baumane un Dzintars Začs. Lūdzu. Labdien, godājumie klātesošie zinātnieki. Šodien tiešām zinātnē ir svētki. Svētki ir arī Latvijas farmācijai, jo faktiski mums ir ar ko lepoties, mums ir ar ko lielīties, jo tieši pateicoties mūsu gudrajiem, viedajiem cilvēkiem, Latvijas farmācija ir izgājusi ļoti daudz sarežģītiem periodiem cauri. Un es arī mēdzu šādi palielīties. Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ir saglabājusies savu nacionālā farmācijas industriju. Neskatoties ne uz ko turpina attīstīties, arī pēdējā laika notiekumi un mēģinājumi mūs apturēt, es domāju, ka neizdosies, un neizdosies tāpēc, ka mums ir tik fantastiski zinātnieki, kas no sirds jūs apsveic. Un faktiski tas, ko jūs esat izdarījuši, jūs esat iedevuši, nu, ja tā var salīdzināt ar es gan neesmu makšķernieks, ja, bet tas klasiskais piemērs pa zivi un makšķeri, jūs esat iedevuši rīku, kā radīt jaunus cilvēkiem tik ļoti nozīmīgus medikamentus. Un es nešaubos nevienu brīdi, kad mēs Latvijā atgriezīsimies arī pie tiem laikiem, kad Latvijā ne tikai tiks radīti, bet arī novesti līdz gala produktam jauni, oriģināli zāles, pateicoties, kā saka. Un šodien es klausos un izrādās, ka visam pamatā ir saule. Ja? Un tas ir tik vienkārši, tā kā viss mūsu rokās. Paldies jums par jūsu darbu un lai jums veicās. Arī no jūsu puses varbūt kāds vēlas teikt kādu vārdu?
Jā, es mēģināšu samērā īsi. Man liels gods un prieks, ka mūsu pētījums ir novērtēts. Un jāsaka paldies Postdoc Latvijai, ka mēs spējām piesaistīt augstas kvalifikācijas pētnieku Latvijā. Un viena lieta, kas ir ļoti būtiska, manuprāt, ir, es vēlētos atgādināt, ka skolēnu izglītība ir prioritāte, lai nākotnē mums būtu ķīmijas nozarē cilvēki, kas strādā. Tāpēc lūdzu aicinu atbalstīt jaunu pedagogu dabaszinībās izglītošanu un veicināt kaut kādas atbalsta programmas, lai jaunieši ne tikai interesētos, bet arī praktiski iemācītos kaut ko darīt mūsu nākotnē. Paldies! Paldies un vēlreiz sveicam!